pietiekamība jau ir šeit, nevis kaut kur nākotnē. Maijā es jau sāku saprast to, kad man kaut kāda sapņu dzīve tur nav nec Amerikā, nec Japānā, viss ir te. Un tad jau oktobrī es vienkārši dievinu tā kā šos coachu uzdevumus. Un, ja kādreiz tu, skatītāji, ies coachingā, noteikti pildi šos uzdevumus, es sapratu to, ka es esmu lielākoties jau pietiekams tajā, kur es esmu tagad dzīvē. Un mana pašreizējā dzīve caur šo vienu uzdevumu izpildi neatšķirās no tās, kā es redzu sevi tajā kaut kādā uz doto brīdi, tur tā kā augstākajā pietiekamības stadijā. Tā domāšanas kļūda par to, ka laime viņi ir tur kaut kur, tad, kad es tur izdarīšu šito, to, 3, 5, 10. Tas ir tāds mūsdienu pasaules skrējiena sekas, un it sevišķi tajā līmenī, kur mēs tagad dzīvojam.